31. augustā imatrikulācijas aktā visus jaunos Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentus svinīgi uzņēma Lielajā augstskolas studentu saimē. Jaunais studiju gads tika atklāts Jelgavas pils iekšpagalmā ar pirmkursnieku parādi, Latvijas himnas atskaņošanu un vadošo amatpersonu uzrunām. Sveicu jūs visus šodien, šajā skaistajā dienā, ar studiju uzsākumu. Tās ir liels iespējas, tie jauni ceļi, un jūs visi sākat tā kā no baltas lapas. Kā jums skolā gājis, tas lai paliek, tagad jūs startējat no jauna. Un jums tiešām ļoti daudz iespēju gan pierādīt sevi pašdarbībā, sportā, un, protams, zināšanu apguvē. Lai jūsu ceļš izdodas, lai tikpat skaistā dienā pēc pāris gadiem mēs atkal varam satikties un pasniegt jums godam nopelnītos diplomus. Es domāju, ka šis laiks, ko jūs pavadīsiet universitātē, mācoties, pilsētā, mācoties un strādājot, sportojot, piedaloties dažādos pasākumos, būs jūsu dzīves labākie gadi. Tradicionāli viens no pirmkursniekiem nolasīja vēlējumu nākamajām paudzēm, kur ielika kapsulā un apraka līdzās šī gada jaunuzņemto studentu piemiņas kociņam pils parkā. Bet pirms tam, ieskanot Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70 gadu jubileju, tika organizēta unikāla cilvēku ķēde apkārt Jelgavas pilī. Tā demonstrēja jauno studentu vēlmi studēt un saņemt augstskolas diplomu. Un, lai šādu vienotību jūs pavada visu studiju laiku, jūs bieži apmeklējiet pili un beidzot arī jūs saņemsiet diplomu šeit pilī un tad pastīsieties jau pa kādu lielumu ir kociņš arī paaudzies, lai viss jums izdodas.